Čau visiem! Mani sauc Arnolds, a.k.a. Sīlis, a.k.a. Meistars. Principā šis ir mans baikčeks. Kā visiem redzams, galvenā detaļa uz šī rīteņa ir Monster uzlīmīta. Monster dod enerģiju. Monster tāpat arī man nedaudz atbalsta. Un vietējā veikalā ir skidona uz viņu. Tā, pāriesim pie paša maznozīmīgākā. Tas ir mans jaunais baltais rāmis. Kā redzams, rāmis ir pilnīgi balts. Gandrīz. Tad ir neliels netīrums. Bet tie ir ogres dubļi, tas principā visiem ir skaidrs. Jā, okay. Pāriesim pie nākamās detaļas. Nākamā detaļa ir beņķis. Es uz viņu sēžu dažreiz. Jā. Un tas arī viss. Viena no manām mīļākajām detaļām šajā ritenī ir mana jaunā spīdīgā Odyssey rumba. Redzat, viņa griežās. Viņa griežās arī pretējā virzienā. Principā viņai ir apusējā kustība. Diezgan laba rumba. Es viņu iecēlu pa lēto. Turpat Latgalītē. Un pacens bija paspējis nozagt ričuku. Demontējis visas detaļas. Mēs sarunājām ar viņu. Viss bija baigi nice. Nākamais ir plastikāti pedāļi. Veidojies viņus pats. Mājās ir kausējumā krāsniņa, podnieku virpa. Nu tā es principā daros. Nu tā, un te ir vēl viena no manām opcijām. Es esmu uzlabojis šo te plauktu. Tas ir parasts redline plaukts, bet kā jūs te visi labi redzat, es esmu izdarījis iegriezumus plauktu sānos un ielicis mazas uzgrieznīšas. Jautāsiet, kāpēc tā? Es teikšu tāpat vien. Manuprāt, tā labāk vienkārši izskatās un tā man patīk. Šīs ir manas ručkas. Viņas ir uzmontētas uz a.k.a. Simple, a.k.a. Superbāra. Jā, jūs varat redzēt, Simple uzlīmīt arī pilnīgi svaiga, vēl nav nobrušājusies. Stūri ir tikko no metinātavas. Nu, un tad par ručkām. Ručkas ir uzmontētas. Kā redzams, viņas ir netīras. Bet nu mājās ar zobbirstīti es viņas parasti arī vakaros notīru. Tā teikt, saglabājot personīgo riteņa higiēnu. Tā, parunāsim nedaudz par karteri. Šis ir karteris. Kā redzams arī, karteri ražo firma Simple. Karteris ir apaļš. Jautāsiet, kāpēc? Tas ir vienkārši atbildams. Ja nu gadījumā es pagriežu pedāļus šādi, karteris turpina darboties. Izmantojies viņu priekš dažādākajiem trikiem. Citreiz arī zāģēju malku, ātri griežot šos te, tā teikt, kloķus. Un par pašiem kloķiem. Kloķi nav nekas īpašs. Tepat uz stūra veikalā Solo nopērkami. Latu 95 gabalā. Jā, aplocītas. Aplocītas ir parastās melmās. Droši vien visiem labi pazīstamas. Neliela piebildīt uzmontētas virsū ir BMX freestyle riepas. Pievērsiet uzmanību. Jā, ļoti labas riepas. Iesaku tur gan uz asfalta, gan uz grants, gan uz ledus. Ziemā iešaujam iekšā šipus, varam driftot, to mēs arī darām aktīvi. Nu, principā drift tas ir kruta un tas ir nākotnes BMX. Tātad vēl nedaudz pa priekšējo rumbu. Tas ir lēts demolition pakaļdarinājums. Kā redzams, šeit E-burtiņš ir uzrakstīts otrādāk. Pēc kā mēs varam arī secināt, ka tas ir lēts pakaļdarinājums. Nu, un, protams, dakša. Pati vienkāršākā arī tepat uz stūra veikalā pa 3,50 nopērkama dakša. Jā, bet viņa tur labi. Īpaši man patīk viņa, kad uz flēriem viņa nedaudz izamortisē. Jā. Ja jūs pievērsīsiet uzmanību, tad dakšas iekšpusē varbūt uzreiz tā neredz, bet tur ir ļoti, ļoti maziņš amortizatoriņš. Bet tas nekas, ka viņš ir maziņš, viņš ir tajā pašā laikā ļoti efektīvs. Nu jā, tas vispār visā visumā arī viss. Gaidat manu jauno video un ejiet ārā braukāties!